Biedrība Svētā Jāņa palīdzība – nevalstiska sabiedriska labuma organizācija, kas sniedz palīdzību un atbalstu cilvēkiem, kuri nonākuši grūtībās vai neierastā situācijā. Esam Johanniter International dalība organizācija, kas Latvijā darbojas no 1991. gada. Ikdienas tūkstošiem cilvēku visā Latvijā ir pateicīgi mums. Esam tur, kur ir grūti un kur nepieciešama palīdzība. Svētā Jāņa palīdzība ar mīlestību rūpēs par jums. 20 gadi. 1991. gads. Izpēc vizītē no Vācijas ierodas Florians Harms, apzinot situāciju, kur un kādās jomās būtu nepieciešama steidzama palīdzība. Rīgā darbu sāk Johanniter birojs. Sadarbībā ar Johanniter Unfallhilfe 1991. gada 12. martā Latvijā tiek nogādāta pirmās humanās palīdzības krāva ar apģērbu, apaviem, medikamentiem un pārsienamajiem materiāliem. 23. jūlijā Rīgā tiek piegādāts lielākais humanās palīdzības sūtījums, kurš komplektēts no bijušās Austrumvācijas armijas un civilās aizsardzības krājumiem, kopumā 80 tonnas 3 miljonu deutschmarku vērtībā. 1992. gads. Rīgā ierodas pārstāvi no Berlīnes. Pirmās neatliekamās palīdzības sniegšanā tiek apmācīti 9 medicīnas studenti. Autoskolās sākam apmācīt pirmo neatliekamo palīdzību. 4. decembrī Barona ielā 99 bijušajās projektēšanas institūta telpās tiek atvērta bezmaksas ēdnīca trūcīgajiem. Katru darba dienu tiek izsniegtas 600 porcijas siltas zupas. 1993. gads. 1. marts. Notiek biedrības Svētā Jāņa palīdzība dibināšanas sapulce. Par organizācijas prezidentu tiek ievēlēts dr. Ivars Krastīņš. Tieši 8. marts tiek izvēlēts par dienu, kad tiek iesniegti dokumenti sabiedriskās organizācijas reģistrācijai. 29. martā, piedaloties Vācijas vēstniekam Latvijā Grāfam Hāgenam Lamsdorfam, tiek noslēgts sadarbības līgums starp Johanniter un Unfallhilfe. 1994. gads. Tiek palielināts izsniegto zupas porciju skaits. Ziemas mēnešos vien līdz 800 porcijām. Sadarbībā ar pašvaldībām, nevalstiskām organizācijām un brīvprātīgajiem, arī citviet Latvijas reģionos, tiek atvērti humanās palīdzības un medikamentu sadales punkti. 1996. gads. Eiropas Savienības Fāri programmas ietvaros sākam sniegt specializētā transporta pakalpojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2000. gads. Tiek noslēgts līgums ar Rīgas domes labklājības departamentu par specializētā transporta sniegšanu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 2003. gads. No 3. novembra par direktoru sāk strādāt Melānija Grunšteina Gruzdiņa. Mūsdienīgas zināšanas sociālajā jomā, uzņēmība un entuziasms ļauj pievērsties labdarības un sociālo pakalpojumu apzināšanā un ieviešanā. Tiek pilnveidots humanās palīdzības alternatīvo sociālo pakalpojumu klāsts. Darbu sāk Jauniešu iniciatīvu centrs. Strauji attīstās brīvprātīgā darba sektors. Par biedrības prezidenti tiek ievēlēta Aina Poiša. 2004. gads. Gada nogalē tiek noslēgts sadarbības līgums par aprūpes mājās pakalpojumu sniegšanu Rīgas Ziemeļu rajonā. 2005. gads. Šajā gadā tiek aprūpēti vairāk kā 200 Rīgas Ziemeļu rajona iedzīvotāji. 2007. gads. Sadarbībā ar Rīgas domes labklājības departamentu tiek atvērts dienas aprūpes centrs personām ar garīgā rakstura traucējumiem Saules svece. 2009. gads. Tiek atvērta zupas virtuve Ērgļos. 2011. gads. Zupas virtuve Cesvainē. Šobrīd biedrība Svētā Jāņa palīdzība ir mūsdienīga un moderna palīdzības organizācija ar humanās palīdzības apģērbu un apavu sadales punktiem Rīgā un visā Latvijā. Masturīgo ēdināšanu zupas virtuvi Rīgā, Ērgļos un Cesvainē. Plašs
sociālo pakalpojumu un rehabilitācijas pakalpojumu klāsts, aprūpe mājās, pavadoņa asistenta pakalpojumi, specializēts transporta pakalpojums cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, tehnisko palīglīdzekļu noma, dienas aprūpes centrs personām ar garīgi rakstura traucējumiem, mācību centrs Socio nodrošina izglītības programmu īstenošanu sociālās palīdzības un veselības aprūpes jomā strādājošajiem. Tiek organizēti dažādi tematiski semināri un konferences, jauniešu iniciatīvu centrs un brīvprātīgā darba sektors.